Šodien divas paudzes – mamma un meita. Viena ir pirmspensijas vecumā, otra domā pensija. Kas tas vispār ir? Es esmu Ita, man ir 56 gadi, esmu mamma, juriste. Mani sauc Rebeka, man ir 24 gadi, es esmu meita, studente un strādāju pilnu laiku darba valsts iestādē. Dāmas, pastāstiet, uz ko jūs mēnesī iztērējat visvairāk naudas? Rēķinī, pārtīkā, varbūt kādi citi lielie izdevumi? Jā, lielākie izdevumi noteikti ir par mājsaimniecību, par dzīvesvietas uzturēšanu. Man ļoti daudz, kas aiziet arī uz izdzīvošanu. Ēdiens ir nenormāli dārgs palicis, tāpēc uz to aiziet, es teiktu, vismaz trešdaļa, ja ne puse no visiem ienākumiem ap šo mirkli. Un mans kaķis ēd ļoti daudz. Kurš šobrīd ir pie mammas, ja? Neaizmirst piebilst. Ja, piemēram, abas aiziet uz kafejnīcu, kura maksās rēķinu? Mamma. Pilnīgi viennozīmīga mamma. Mamma. Kā jūs domājat, kura paudze labāk prot taupīt? Saki. Es nezinu, tāpēc, ka es arī neprotu taupīt. Man māsa saka, ka es neprotu taupīt. Ka man īsti pat nav viedokļa. Man liekas, ka meita arī neprot taupīt. Nesaki, vismaz visu laiku ar kaut kas zaķē nobāzt. Tas, ka tu par to nezini. Tā. Kā manā vecumā bieži vien ir tā, ka tev baigi nepaliek nekas tāda taupīšanai, un līdz ar to, man liekas, svarīgāk ir apzināties, uz ko ir vērts tērēt naudu un uz ko nē. Ja jūs katru varētu dot vienu finanšu padomu otrai, kāds tas būtu? Es ieteiktu Rebekai patiešām sākt varbūt domāt un veidot kaut kādu veidu iekrājumu. Tur jau tā doma lielākoties nav, lai tev būtu kaut kāds atgriezeniskais procents. Tur doma ir tāda, lai tā nauda, kas tev citādāk būtu skapī un neiet līdz inflācijai, lai viņa vienkārši kāptu reizē ar inflāciju. Tāpēc es to naudu notērēju. It, vai jūs bieži pieķerat sev pie domas, ka pensija vairs nav aiz kalniem? Vai gaidāt to ar šausmām vai ar atvieglojumu? Ar šausmām, tāpēc, ka es neesmu saulaicīgi par to domājusi, bet ar atvieglojumu, ka nemaz nav tik slikti, kā es varbūt domāju pirms tam šausminoties. Rebeka, vai tu jau esi domājis par savu pensiju? Ir tā, ka es par to esmu domājis vairāk tādā ziņā, ka es redzu, ka mammai tas nāk tuvāk, un tāpēc es sāku domāt, ko es darīšu. Vai es atķeksējos portālā www.latvija.lv, lai tavs uzkrājums paliek mantiniekiem? Kā tev šķiet, kas notiks ar tavu pensijas līmeni, ja līdz pensijai gadījumā nenodzīvos? Es neesmu, bet paldies par atgādinājumu. Es par to domāju kaut kad. Es zinu, ka tad, ja tas nav atķeksēts, tad vienkārši viss aiziet atpakaļ valstī. To, ka man ir atķeksēts, to es gan varu pateikt. Paldies! Jā, bērni, viss priekš jums. Ja jūs skatītāji līdzīgi kā Rebeka un vēl aptuveni 60% Latvijas iedzīvotāji to neesat izdarījuši, te jums atgādinājums. Izdariet to! Jebkurš strādājošais Latvijā automātiski veido uzkrājumu pensiju otrajā līmenī. Tomēr bieži vien mēs par šo naudu nezinām vai neinteresējamies. Ir svarīgi saprast, kā strādā tava neredzamā nauda. To var viegli izdarīt portālā latvija.lv. Uzkrājot atbilstošā plānā, tu vari ievērojami palielināt savu uzkrājumu, pat dubultot. Turklāt, arī pēc tavas nāves tavs uzkrājums un nopelnītais nekur nepazudīs. To mantos tavi tuvinieki. Paskatīsim. Ja Rebeka ir izvēlējusies savam vecumam atbilstošo aktīvo plānu, un ja mēs pieņemtu, ka viņas alga ir 2000 eiro pirms nodokļu nomaksas, tad viņas uzkrājums, sasniedzot pensijas vecumu, būtu līdz pat 2,4 reizēm lielāks nekā izvēloties konservatīvu ieguldījumu plānu, kas domāts pirms pensijas vecuma cilvēkiem. Savukārt Itai būtu jāizvērtē nepieciešamība pāriet uz mazāku riska ieguldījumu plānu, kas nodrošina stabilāku uzkrājumu vērtību. Papildus tam abām jāveido brīvprātīgu uzkrājumu pensiju 3. līmenī. Nobeigumā jautāšu, ko jūs katra novēlētu sev nākotnē? Vairāk naudas, laika vai miera? Es novēlētu sev priecīgi pavadīt laiku ar skaistām emocijām, neatkarīgi no naudas. Nauda nav laimes rādītājs. Pilnīgi noteikti. Tas viņai pilnīgi noteikti palīdz. Palīdz piepildīt kaut kādas lietas, bet tas nav noteicošais dzīvē. Es ceru vēl visas 3. Tava nākotne ir tavās rokās. Esi atbilstošajā pensiju 2. līmeņa plānā un ļauj savai neredzamai naudai augt kopā ar tevi.